Man zvan viens no braucējiem. Ierakstīt. Oi, es skrienu. Skrienot. Skrienot. Pip, pip, pip. 11, jā. Man jau te liela numuri ir, te 4 meitenes ir, un visi grib redzēt, kā mēs tur tiekamies, un korespondenti ierakst visu, un filmē, un fotografē. Tā kā gatavojies, uzliec šlips. Nu, tā varbūt iesākumā pastāstīt vispār par savu ikdienas ritmu. Nu, kā jums iesākās dienu un ko jūs darat? Iesākt dienu? Iesākt dienu, ceļos kā kur reizi vasarā jau agri, kā gaisvītā jau kādos 6 jau, citreiz 5 pat augšā. Ja nav sarunāts kaut kur braukt, tad pavigro 5 minūtes pārēd, tas ir nobezgājās pārēd un uz riteni virsmu un parom. Cik jūs parasti dienā kilometrus nobraucat? Man tur iznāk Jūrmalā 56. Vēl kaut kur kādu līkumu izlaist, tas 60 km par dienu. 60 km par dienu? Jā, gadā caurmērā 10 000 tā nobraukt. Pagājušajā bija 11 000. Man jau te ir grafiks, kā es ir nobraucis, un te pierakstīts. Te man ir 226 000, 5000 vēl klāti no 78. līdz 92. Tur te man nav pierakstīts, vai ne? Tur es tos pierakstīts kā izmet ārā, ja? Nu, bet jūs savos gados esat tik labā formā, nu kā jūs uzturat to formu? formu? Pateicoties velosipēdam. Man jau tāds uzrakstīja, gods kalpot velosipēdam. Parādīsiet pēc tam? Kad? Parādīsiet pēc tam to krekli? Parādīt? Jā. Un ne tikai uz vienu krekli, vairāk. Man kā vecākam dalībniekam pasniedz vai ne šito te. Es otrā pusē. Liklē uzrakst gods kalpots velosipēdam. Nu, tā jūs godam arī kalpojat. Jā, godam kalpoju, pateicoties velosipēdam. Es varu būt vēl braucoši, jo vairāk brauc, kā saka, jo arī tāds teiciens ir, jo vecāks novecot ir aizraujoši, jo vecāks kļūst, jo vecāks vēl ir būt. Es sakam saka, jo vairāk brauc, jo vairāk var nobraukt. Siguldas kalnā ar mierīgi iet augšā. Goda lieta vēl cik piedalījies esam, es nereiz nav uzkāps tur. Jaunieši kāpa lejā, viņi saka, es jau neiešu mocīties. Un kāpa lejā un iet stuba riteni pie rokas. Ir jau tāda akal, kas tur brauc, nokāp no riteni, skrien augšā, ja, un tur uzkāp, kā nāk pie galvā, arī uzkāp uz riteni, it kā viņi nobraukuši jau visu to distanci augšā tur kalnu. Man tā ir goda lieta. Jūs ikdienā vēl bez riteņbraukšanas darat? Ko dara? Nu, brauc ar riteni. Es zinu, ka jūs fotografējat arī. Jā, fotografēju, jā. Man te ļoti daudz albumu ir, un arī Melbaltās kādreiz pats taisīja bildes, un tad albumu bez savu jēgu ir. Es jau tur saliku, tur parādīt, kur pabiru, un pirmo velo tur, jā, ja jūs grib apstīties. Jā, mēs noteikti gribēsim. Nu jā, agrāk taisīja bildes, un tagad nekāda bēda. Tie trīs, vajadzēja būt 4, bet laikam kaut kāda darīšana vai kas ir, un viņš šoreiz nav ieradies. Nu, nezvan, viņš jau nav. Es nezvanīšu, es gribu meitenēm parādīt kāds smuks puķītis. Nu, tādi mēs tie veči ir tādi. Visi gaida arī uz mani, vai ne? Es tā kā tas centrs, visi sazvanāmies, vai ne? Es saku, izziņot. Viņš tās vecā māte mums, caur viņu visu sakari. Edgars ir dvēsele mūsu
kolektīvu. Viņš ir organizators, viņš velosipēdus remontē, viņš fotogrāfs galvenais ir. Viss vienā personā. Universāls cilvēks. Jā. Un citu nav ko darīt. Bet man 4 meitenes pasties uzmanību pievērš, jā. Es zinu, kas tas ir, ko viņi atraduši tevi? Jā, ir tāda, bija tāda, mēs ar Moderi tā runājam, man tādā interesantā dienā, 31. decembrī dzimšana diena, vai ne? Viņi saka, vajadzēja braukt cik gadu, tik kilometru. 31. decembrī, vecgadu vakarā, ne, tā ir ziema. Jā. Un katru gadu līdz 80 gadiem tā arī bija domāts, ka es līdz 80 gadiem braukšu un katru gadu cik kilometru, cik gadu tik kilometru. Katru gadu uz to pusi, 1,5 kilometrs krāt, turp atpakaļ 1 kilometrs vai ne, un līdz 80 kilometriem. Arī pa sniegu, pa salu, kā citi 31. decembrī. Man liekas, viss notiek un es jūtos labi, ka es tik ilgi dzīvoju un man viss patīk, un es esmu apmierināts ar saviem gadiem, un tagad ir tie labākie gadi.